Nu, izskatās, ka patiesības dienai klāts. Jāsāk likt kopā motoriņš. Galva ir sačinīta. Viss pārējais sagatavots. Reku miskaste jau gaida. Un te ir šitāds te zviedru galds sagatavots. Viss, kas ir nepieciešams, viss ir notīrīts, viss sapucēts. Cerams, ka šodien jau varēs griezt starteri un skatīties, kas tur notiek. Tā es neko baigi netīrīju, notīrīju tikai pašu minimumu. Pēc bišķiņu cilindrus tur iztīrīju. Neko, ķersies klāt. Tika iegādāta šāda te galda blīva paranīta. Tas tāpēc, ka es galīgi negribēju raut ārā motoru, vest viņu slīpēt. Jo, metālā tā blīva nepieļauj nekādas kļūdas. Nekādas tur bišķiņu izliekumus vai nodūmus. Tāpēc šitā bija lētāka, parasti jau blīva bija 50 eiro, šitā bija 85 eiro, bet, protams, man nav jārā motors vērā, nav jālikt slīpēt. Tā kā es domāju, ka izdarīju pareizi izvēli. Tā es cilindri bišķiņu regli apsmērēju, lai, kad pielaidīgs pirmais nav tāds sāpīgs. Vajadzēja sākumā izpūst no tas skrūvju talums. Šīs skrūvas ir kā jaunas jāliek iekšā ir, bet ja saliek kopā un redz, ka viņa nav izstiepusies, un tad es domāju, nekas traks nebūs, ja viņu izmantošu vēlreiz. Sākumā bišķiņu apvilkšu ar skrūvpistoli, lai galvas blīva arī nāca līdzi secība, kā jāvalk. Pirmo reizi 20 ņūtoniem, otro reizi 60 ņūtoniem, un trešo reizi vēl jāpagriež pa 130 grādiem. Tā, šito pirmo. Tagad ņemšu dinamo metrisko atslēgu, uzstādīšu uz 20 ņūtoniem un atkal tādā pašā secībā. Tā, tālāk liekam uz 60 ņūtoniem. Ir speciāls ierīces, ar ko tos grābtus var izmērīt, jā, bet, principā, cik jāpievelk. Ja skatāmies, kas laikas tā šeit. Aplis ir 360 grādi, jā. Tad te ir 90 grādi. Līdz pusē, tad būtu 180, jā. Mums nāk 180 dalams 3 daļām. 90, 120. Tātad mums vajag pa 90 grādiem un vēl apmēram pusi no nākamā 90. Tātad 90. Pusi. Abām virsmām ir sāļotas visas sadalas vārtas sēžas un ataukot visi virsmē. Tad jau likt iekšā pašas vārkstas. Nedrīkst sajaukt vietām ieplūdi ar izplūdi.
Vienīgais, ko vajag zināt, būtu uz ieplūdi. Šitas te, viņām abām jābūt horizontāli šitām te svītrām. Ja? Uz ieplūdi jābūt uz augšu. Reku šitam te robiņam. Otrā pusē, reku viņš ir uz leju. Tas pagaidām no regulācijas viss. Moments. Redzēt, tam zobatam iekšējā pusē ir divi tādi robiņi. Tā ir tāda atzīme, kad pirmais cilindrs ir augšā, ja? No galā redzot arī var redzēt, ja? Citāk metka. Reku ir tam jāsapas ar to. Tai svītriņai jābūt pret bloka strīpiņu. Savāk sanāks tā, ka ne tas, kas paredzēts virzos ir augšā, zoks klāt, piemēram, šo te, ja? Viņš nospiež leju un vārsts jau iedvarās cilindrā. Nepaspēja pagriezt motoru, ka vārsts jau ir beigts. Šiem vārstu vākiem nav blīvs paredzēts, tāpēc viņu liek uz hermētiķi. Un es dabūju tādu, ka viņu piespiežot, ka viņš nāk ārā pats automātiski. Lieta tāda, ka reku, cik kanāliņi, ja? Te jābūt ir hermetiķim, te nē. Un reku, ja tiek tas hermetiķis kanālā, tad viņš aizders ciet reku eļošanas kanālu, kas ir katrai vārpstai. Noderēja. Parasts korķīs no kaut kāda krāsa balona. Ideāli, lai iespiestu reku blīvslēgu iekšā. Jāliek virsū vārstu regulātori, lai var pagrozīt drusciņu to vārstu. Viņiem nav noteikts vietas, viņi vienkārši liekas virsū. Tos fāzu regulātorus, viņam tāda brīvgaļa, ja? Viņus vajag galējā, labajā pozīcijā. Tālāk, lai uzstādītu zobsiksnu pareizi, ir vajadzīgas dažas lietas. Lai noregulētu zobsiksnu, tagad ir tālāk jāizstāda vārpstas pareizajā stāvoklī. Tas izskatās šādi. Ieplūdē jābūt horizontāli, ar to ķeksīti uz augšu. Izplūdē ir jābūt arī horizontāli, bet ar to robiņu uz leju, ja? Un viņām jābūt paralēli vienai pret otru. Jāstāv taisni precīzi. Es te uztaisīju tādu leņķi. Var nopirkt arī alītī par 250 eiro, bet šitas projekts ir izdevīgs tikai tad, ja viņu taisa pa lētu. Es uztaisīju tādu leņķi, gribētu ieskrūvēt skrūves, bet man te pie rokas nav, negribu braukt uz veikalu pēc skrūvēm. Es viņu vienkārši pīlukšu klāt ar strupcīni. Galvenais ir noturēt horizontāli vienu pret otru, tās sadals vārds. Un tad tālāk, nākamais ir šitas te. Principā vajag šito strīpiņu, lai sapas, lai sakrīt šitā strīpiņa un lai sadalas ir pareizi. Un tālāk es nobloķēju sadalas
Kotvārps diezgan stingra ir, to tur nevajag bloķēt. Un jāsāk stiept virsū tā zobsiksne. No, siksne uzlikta, nospriegota. Tālāk jāņem nost šitas tevans izgudrojums. Un jāpamēģina pagriezt motors. Pāris reizes par riņķi. Jāpaskatās, vai viss brīvi iet, vai kaut kur neskarās klāt kāds vārsts pie virzuļa. Jābūt visam kārtībā, tad jāmēģina montēt visu tālāk. Jācer, ka šodien varēs viņu pielaist. Ieteik man te ar viņu čakarēties. Nu, tas brīdis ir klāt. Man bišķiņ bail. Nu, visu saliku. Tur vēl palika kaut kas izplūdis tie ekrāni. Vēl gāzi līdz galam, bet, nu, vajag pielaist un tad zinu, ka var taisīt. Nu, ko skatāmies, kas te būs? Dūms iet baigais no katalizātora gaļo. Bet rūts izklausās, ka visi cilindri darbojās. Lai bišķi parūts. Lai apeļojās. Bet rūts.